Čau visiem! Mēs esam savā pirmajā dzīvajā filmiņā, ja tā var teikt. Karīne ir bišķi nobijusies, jo viņai nav Jā, pilnīgi kādas pieredzes no dzīvās filmiņas. Man drusku ir pieredze no dzīvās filmiņas, tāpēc es tik ļoti neuztraucos. Un man gribētos ļoti saglabāt tādu dzīvīgu formātu šai sarunai, lai jūs redzat, ka mēs esam dzīvi cilvēki un ka mums arī visiem viss notiek ļoti līdzīgi. Un nav nekādi pārsteigumi, kad kādam citam ir kaut kādas problēmas, jo arī mums viņas ir. Es domāju, ka mēs sāksim ar to, ka mēs vienu ar otru iepazīstināsim jūs. Formāts būs apmēram pusstunda. Šobrīd tieši ir apaļstundas, skatos pulkstenī, tā kā mēs esam ļoti smuki sākušas. Un apmēram 15 minūtes es stāstīšu par sevi, un tad es došu vārdu Karīnai apmēram 15 minūtes. Un tāpēc, ka viss notiks dzīvajā, Karīna, tu droši man var uzdot jautājumus, un lai mums ir tāds dzīves dialogs par lietām. Sākšos ar to, ka es esmu īsti padomu laika bērns. Es piedzimu, varētu teikt, pašos dziļākajos padomu laikos, 70. gads. Un es uzaugu ļoti jaukā vidē. Tas bija lauku mājas, kur apkārt bija milzīgs dārzs Dobeles pusē. Un mani pavadoņi tajā ceļojumā bija vecētiņš un vecmāmiņa, kas bija ļoti viedi un ļoti jauki cilvēki, nu vismaz ar manām acīm. Un viņi man ļoti daudz ko iedeva dzīvē līdzi. Piemēram, vecmāmiņa vienmēr teica, ka kaut arī ir pavisam slikti un naudas pavisam nav, bet ja ir dzimšanas diena vai vārdu diena, tad tie svētki ir kaut vai tikai jāuzklāj balts galdauts un jāuzliek smuki trauki. Un kaut vai tikai padzeram tēju. Ja nekā cita nav tēju, vienmēr var dārzā saraut un mums ir svētki. Kaut vai tikai tādi. Un es to esmu ļoti laimīgi iedos tālāk saviem bērniem, jo tad, kad man ir slikti, mana meita saka tā, nē, māma, mēs nevaram nesvinēt tavu dzimšanas dienu, tāpēc, kad vecmāmiņa teica tā. Un tad es dabūnu apakaļ to, ko es esmu pateikusi saviem bērniem, un man nav ko teikt, tāpēc, kad man jāplāt rokas, un taisnība jau ir. Tad, kad es aizgāju uz skolu, man sākās lielie pārbaudījumi, ļoti strauji visas lietas mainījās, un vecais tēvs nomira, kas man bija ļoti liela trauma, un īstenībā visas lielākās dzīves mācības man sākās tieši tajā laikā. Dēļ tā, ka mammai patika diezgan kontrolēt lietas, es gribēju mukt ātri no mājām prom, un es aizgāju mācīties uz Bulduru tehnikumu. Tajā laikā bija tāda profesija, kas bija laikam tikai 3 vai 4 gadus, kas bija puķkopis, rūpnieciskais puķkopis. Un puķis, laikam, ir tā liela man tāda dzīves mīlestība. Vienmēr būs, ir bija un būs dēļ krāsām, dēļ smaržām, dēļ formām, dēļ iedvesmas, dēļ prieka, dēļ viskaut kā. Un man liekas, ka nav neviens cilvēks uz pasaules, kuram īsti vēseli neiekustina ziedi, kaut kādā formātā katram. Tomēr kaut cik necik iekustina sirdi ziedu skaistums un smaržas. Pēc tam es aizgāju mācīties uz Lauksaimniecības akadēmiju, jo man vecais tēvs bija 30 gadu agronoms, un bez vecāmātei īsi pirms tam, kad viņa nomira, es biju apsolījis, ka es noteikti pabeigšu izglītību. Es aizgāju mācīties par agronomu, es pabeidzu agronomu, un viss tas studiju laiks un Bulduru laiks bija ļoti foršs, jo mums bija ļoti foršs kolektīvs, tā kā grupa. Un mēs visu kaut ko darījām kopā, un mums vēl tagad ir kontakts ar tiem draugiem un kolēģiem. Tas laiks arī bija ļoti jauks īstenībā. Tad man bija ģimene, tad man bija bērni, tad es apprecējos. Kaut gan es pabeidzu augstskolu, man jau īstenībā bija 2 bērni, bet es pabeidzu kopā ar savējiem. Es kaut kā tā mācēju visu saorganizēt, kad es neklātienē varēju tomēr turpināt studijas. Un tad, kad es aizgāju savā dzīvē, tā kā ar saviem bērniem, īstenībā tad es sāku izjust, tagad to es skatoties apakaļ, saprotu to, ka man tāda nemitīga tāda gribēšana kaut ko vairāk. Un cilvēki nekad nav sapratuši mani, tāpēc, ka man vienmēr, ko tu gribi, tev viss ir, tev ir vīrs, tev ir ģimene, tev ir bērni, tev ir dzīvoklis, tev ir kaut kādi ienākumi, bet man nekad nebija gana, man vajadzēja kaut ko vairāk, un šī sajūta man vienmēr likusi kaut ko mācīties, kaut ko sameklēt, atrast kaut kādas interesantas lietas, un īstenībā šī sajūta man ir novedusi līdz tam, kas es esmu šobrīd, jo bez šīs sajūtas, bez šī dzinuļa es nekad nebūtu izmācījusies to, ko es esmu izmācījusies. Bērni paaugās, es sapratu, ka šī savienība ar manu pirmo vīru īsti nestrādāja tā, kā viņai būtu jāstrādā. No tā, protams, arī cieta bērni. Pa vidu es vēl biju uzbūvējis jau puķu biznesu, ziedu salons man bija Dobelē.
kurš arī, principā, izjuka. Mums bija siltumnīcas Dobelē, kuras arī izjuka. Dēļ tā, ka tad, kad cilvēki ģimenē sāk biznesu, tad abiem jādarbojas vienā virzienā. Un tad, kad katrs skatās uz savu pusi, tad nekas nevar sanākt. Protams, ka tās visas bija ļoti liels traumas man, un man likās, ka dzīve ir apstājusies, beigusies, un nekad nekas vairs nebūs. Bet tomēr kaut kā es tiku no tā ārā. Paspēju pa vidu pastrādāt divas reizes nelegāli Anglijā, cirtu kāpostus un plūcu puķes, un ko tik es nedarīju, lai es nopelnītu naudu. Un tas īstenībā arī bija ļoti jauks laiks, jo es sapratu to atšķirību, kā ir, kad tomēr normālā sistēmā cilvēks strādā, viņš nopelna, un viņš var uzbūvēt kaut kādu sev komfortablu dzīvi, kur, teiksim, tādā laikā Latvijā man vispār, es mēģināju visādā veidā nopelnīt, un man nekādīgi nesanāca. Un bija beigās tāds izmisums, ka es saprotu, ka es neesmu ne pareizā laikā, ne pareizā vietā, ne pareizā darbā, un tas īstenībā spieda mani ārā. Un tad es sapratu, ka man ir jābrauc prom no Latvijas, es nevaru palikt Latvijā. Es atbraucu uz Angliju, un tad tikai sākās. Es Anglijā uzbūvēju vienu biznesu. Paralēli tam, kas bija saistīts ar kosmētiku. Paralēli tam es sapratu, ka tradicionālā kosmētika nenes to labumu cilvēkiem, kas būtu jānes. Cilvēki pērk nemitīgi jaunus brandus, izmēģina jaunus produktus, viņiem uz plauktiem stāv čupām produkti, kas nestrādā un kurus viņi pēc tam izmet ārā, kas ir reāla nauda. Un nav starpība, kādu brandu tu īsti pērc, vai tas ir dārgs, vai tas ir lēts, bet viņš nestrādā. Un man sāka rasties jautājumi, kāpēc tā notiek. Un pavisam netīšām es tiku novirzīta caur draudzeni, kuru man uzaicināja līdz uz izstādi, intereses pēc. Es tiku novirzīta kosmētikas ražošanas virzienā. Es aizgāju mācīties par kosmētikas formulātoru. Un pirmā skola, kuras mācījos, tā bija tradicionālā skola, kur mācīja ar visām ķīmiskajām vielām. Tur nemācīja saprast būtību, tur mācīja kaut kādas formulas, kaut kādos rāmīšos, kur nepaskaidroja, kāpēc tas ir tā un ne citādi. Un man šī skola nepavisam neiedvesmoja, un es sapratu, ka tur mācās cilvēki, kas grib strādāt rūpnīcā, kā ķēdītas mehānismā, kaut kur vienu lomu pildīt, un viņiem nekas vairāk nav jāzina, viņiem tikai jāzina tā viena svītriņa. Un es tā arī nenoliku pēdējos eksāmenus tajā skolā, jo es sapratu, ka tas diploms man neko nedos. Viņš nedod to, ko man vajag. Un es jau nemācījos dēļ diploma, es mācījos dēļ tā, ka man vajadzēja dabūt to sapratni. To sajūtu, kad jā, es šito varu darīt, eksperimentējot ar zināšanām, ar ingredientiem, ar sastāvdaļām, ar visu to, kas būs pieejams. Un pavisam drīz, kad es biju, kas pametu šo skolu, pavisam drīz man pavisam netīšām paziņa, kura it kā pati gribēja tur mācīties, bet viņa beigās pat neiestājās tur. Tā skolā viņa atsūtīja saiti internetā starptautiska Organic Skincare Formulator School. Un šobrīd tā skola, man liekas, ir vislielākā vispār pasaulē. Viņiem jau tur ir, tūkstošiem studentu. Katrs mācās saviem mērķiem, cits tikai sev, cits tā kā kaut kam vairāk. Bet es sāku mācīties, tāpēc, ka es vienkārši vairs nevarēju apstāties. Es biju uz tās stacijas uzkāpus, un man likās, tad nedabeigusi to izglītību, man vajadzēja tālāk. Tev bija gadi, Zanīt, kad tu sāki šo te visu tieši tas process, kad tu esi iebraukusi tagad Anglijā, nokļuvusi šajā te kosmētikas sfērā, un kad tu saproti, ka šis ir mans ceļš, man tur ir jāiet. Tā kosmētikas sfērā es nokļuvu, man bija apmēram 33 gadi, Jēzus vecums. Super, ļoti zīmīgi. Jā, ļoti zīmīgi. Un otrs, kas bija, kad es viņā nokļuvu, principā, pret savu gribu, jo plāns bija pavisam cits. Vienkārši apstākļi izveidojās tā, kā viņi izveidojās, un man nācās meklēt izēju no tās situācijas, kādā es biju, kas mani atveda pie šī biznesa. Un, principā, viss, kas tālāk pēc tam ir noticis ar manīm, arī ir bijis tā, ka man galvā liekas, man nav izējas, un tā ir vienīgā izēja. Tā kā tas tāds interesants fakts. Lūk, un tad, kad es mācījos Formulā botanikā, tas jau bija tā otrā skola, kurā es iestājos. Man liekas, man bija kaut kādi 43 vai 44 gadi, un mums bija jātaisa diplomdarbs, un es sapratu, ka, ja es taisu to diplomdarbu, es taisu priekš sevīm kaut ko. Un es izstrādāju līniju ar produktiem, kas tieši domāti sausai ādai, jo man āda ļoti, ļoti sausa būtībā, un tādā laikā tieši notika tas process, ka viņi palika arī strauji sausāk.
Un es gribēju notestēt dabīgās sastāvdaļas, vai tad tiešām viņi strādā. Un tad, kad es uztaisīju to produktu rindu, jo tur ir tā kā viss sākot no tīrīšanas līdz pat acu krēmam un maskai, un es sāku viņu izmantot, un es sapratu, kad strādā, ka tiešām ir ļoti kruti un viss notiekās, un es saprotu tā, ka šitos produktus noteikti, kad ir sievietes, kas vēl arī viņas grib. Un es to noformēju kā savu brendu un sāku ražošanu un pārdošanu. Es tev drīkst pajautāt, ja? Tu drīkst pajautāt. Savus šos te krēmus, tad, kad tu to diplomu darbu taisīji, tu taču pievienoji visus tos dabīgos ingredientus. Es atceros, kas tev prasīja atsūt, man lūdzu, kur tu tos dabīgos sastāvdaļas, kur tu viņas dabūji, un tu man atsūtīji to listi, to sadaļu atceries, ja? Un es ieraudzīju tās cenas, man likās nopietni. Tas, kas ir dabīgs, maksā tādu naudu, tur vispār tas ir rentabli šādu krēmu uztaisīt, ja tu viņu tiešām gribi tīru un dabīgu. Ja es ļoti, ļoti izbrīnījos, un tajā brīdī es tieši sapratu, ka tavs krēms ir tā vērts. Ka tur tiešām ir šīs sastāvdaļas, un viņas tur ir, no kurienes rodās cena un kā tu to visu pār dabūjis gatavu, tas ir vienkārši superīgi. Es gribēju vienkārši piemetināt, ja, ka dabīgs krēms nenozīmē dabīgs, ka mēs tur ceļmalā lapas saliekam, ka tur patiešām ir jau izstrādāti ingredienti un var atrast internetā, ja kur viņi vispār ir rodami, ja, ka viņi tiešām tīri no kādām metriskām eļām un tā tālāk. Nu, jā, īstenībā tas ir tāds mīts, ko cilvēki parasti, tā kā viņiem liekas dabīgs, tas tiešām ir, bet man salasīt ceļmalā lapas, tur saspiest burkā un gatavs krēms. Tas ir tiešām ļoti liels mīts, jo tās sastāvdaļas, kas ir visefektīvākās, viņas ir visdārgākās. Un, paņemsim piemēru rožu eļļa. Tad, kad es sāku izgatavot savus produktus, mērķis bija tāds, ka es netaisīšu vēlreiz kaut ko var nopirkt Ķīnā par 1 kapeiku. Mums ir tik daudz produktu par 1 kapeiku, kas ir bezjēdzīgi, ko mēs esam piesārņojuši tikai planētu ar šiem produktiem, jo cilvēki viņus nelieto, viņiem nav tāda, dziļa pielietojuma. Jūs pavisam vienkārši katrs varat iet savā virtuvē un pavērt plauktiņu, kur jums stāv, piemēram, visādi instrumenti virtuvē un paskatīties, cik no tiem instrumentiem jūs reāli dzīvē lietojat. Un tur ir reāli arī atbildi. Un tas pats attiecās arī uz kosmētiku. Es negribu vēl vienu krēmu, kas stāv plauktā cilvēkam, kurš nestrādā, viņam neko nerisina, viņš ir tikai iztērējis naudu, viņš ir nelaimīgs un galīgi nav dabūjis to, ko viņš ir gaidījis. Tāpēc es uzreiz orientējos uz tādām sastāvdaļām, kas ir dārgas, bet viņas strādā. Piemērs ir rožu eļļa. Vislabākā rožu eļļa pasaulē aug tieši Bulgārijā. Un pat cik jebkuram dabīgam ingredientam ir tomēr sezonalitātes raksturs, tad man tā ideja bija tāda, ka es pērku pašu labāko sastāvdaļu, es pērku viņu svaigu, un man visu laiku ir vislabākais iespējamais, labākā iespējamā rožu eļļa, ko es lieku savos produktos. Es atradu fermu Bulgārijā, kas tiešām taisa dabīgu tīru no ķimikālijām rožu eļļu. Viņa maksā 8000 litrā. Tā ir sastāvdaļa, ko lieto dārgajās smaržās, tā ir sastāvdaļa, ko lieto dažādās. Vispār rožu eļļa dabīgā ir tikai dārgos produktos, jo viņi ir tiešām ļoti dārgi sanāk. Līdz ar to nevar gaidīt, ka labs dabīgs produkts būs lēts. Viņš var būt vienīgi lēts, ja viņš ir atšķaidīts ar ūdeni. Un manā praksē ir bijuši tādi produkti, kad mēs mācījāmies, mums bija jāmeklē produkti, kur ir tā kā zināšanas ir tādas, ka mēs varam to formulu tā kā atšķetināt un uztaisīt līdzīgu krēmu tā kā savā versijā ar tiem pašiem sastāvdaļām, kas ir tajā. Un tad es uzgāju vienam krēmam, kurš nemaksāja nemaz tik lēti, viņš maksāja 5 mārciņas, kas ir kaut kāda apmēram 5,50 eiro. Un tur iekšā bija 90% ūdens, tur bija ķimikālijas, kas liek tam ūdenim izskatīties un smaržot un viss būtu tā, lai viņš tiešām patīkams uz ādas. Un E-vitamīna krēms tas saucās. Un E-vitamīns principā tur bija iepildināts tikai tā, lai varētu uzrakstīt, ka viņš tur ir. Un es viņu pamēģināju savus ādus, un principā efekts ir 0, ja ne mīnusā, jo tur tiek lietots destilēts ūdens. Destilēts ūdens, ko dara, viņš reāli paņem minerāļus, jo viņam ir tukšas vietas, un viņš ņem, līdz viņš tiek klāt, viņš ņem. Un tā, ka viņu mēs uzliekam uz savas ādas, tad viņš ņem no mūsu ādas. Un līdz ar to āda nevar palikt mitrināta, nekāda, viņa paliek sausāka. Tas pats efekts ir ar vazelīna lūpu balzāmiem. Cilvēki uzliek, viņiem pirmā momentā liekas ļoti jauki, bet pēc tam mēs liekam, un nemitīgi tās lūpas paliek sausas. Tas ir vazelīna efekts, kas ir īstenībā naftas produkts. Un viņš nekad neko nedarīs ādai labu, jo tāpēc, ka viņš to vienkārši nevar izdarīt.
Respektīvi, es drīkst atkal iejaukšos. Protams. Respektīvi, es saprotu, ka tavs tas lielais dzīves gājums, kur tu esi virzījusies, kur tu man pazudi? Es esmu tepat. Jā, man te pēkšņi pazuda ekrāns. Tas lielais dzīves gājums tajā virzienā, kur tu esi izvēlējies, viņš jau nav tikai uzražot krēmu un pārdot pareizi, jo, lai atrastu labāko un aktuālāko šodien, tas ir vesels pētniecisks darbs, iedomājies, izzināt, kur tad var dabūt labāko rožu eļu, kur pašai uz turieni aizbraukt, sazināties, ja būtu tur uz vietas, atrast, noskaidrot, notestēt pie tam vēl, aizbraukt atkal uz citu vietu. Es gan daudz par šīm lietām nezinu, ja tikai tik daudz, cik tu man esi stāstījusi, rožu eļa. Es atceros, es tev prasīju par kaut kādu citu eļu. Kas tā bija, vai tu atceries? Par kuru eļu tu man prasīji? Vai tā bija tā pati, kur man likās? Argāna eļa. Cena, kāda bija, man likās, tur arī aizbraukt, noskaidrot, saprast, ka tas ir labākais vispār, kas tirgu ir pieejams, ka viņi tieši tā viņu izspiež, tieši tā viņu uzražo, ja? Jo var jau gadīties arī tā, ka, ražotājs melo, viņš stāsta, ka viņš ir tā izdarījis, ir jābrauc uz vietas. Respektīvi, tas ir tāds super milzīgs pētniecisks process atrast labāko no tā, kas šodien tirgu ir pieejams, vai ne? Nevis vienkārši pasūtīja, nopirku un kaut ko laboratorijā uzražoja, arī nav mazsvarīgs. Process ir, jā. Tu pati arī to visu laboratorijā taisi. Jā, es arī taisu visu to laboratorijā, jā. Tas ir, viss tas process jau arī maksā to naudu, jo pirmā daļa tā tad ir tā meklēšanās, kamēr tu saproti, pirmkārt, kam tu to krēmu rādi, pēc tam tu atrodi tos sastāvdaļas, kurus tu gribi viņā ielikt. Pēc tam tu sāc viņus likt kopā. Tas arī nav tā, es salieku kopā un viss strādā. Tas ir process, jo pirmais variants nekad nestrādā. Tāpēc, ka tu jau nezini, kas tur būs beigās, tu dullo lietas kopā, tu domā, ka tā strādās, nestrādā. Tad tev ir jāsaprot, kāpēc tā nestrādā. Tas process, kamēr izstrādā to produktu līdz tam, ka viņš nonāk plauktā, tas ir vairāki mēneši, citreiz pat līdz 8-9 mēnešiem, jo ir testi dažādi laboratorijās, testi uz mikroorganismiem, kas ir 2-3 mēneši, viņi tur siltuma kastēs, lai redzētu, vai tas produkts rezultātā būs drošs cilvēkam, patērētājiem. Līdz ar to tas ir tāds ļoti interesants process. Bet tad, kad es aizskāru šo te, sāku domāt par to novecošanās procesu kā tādu, es burtiski atvēru kaut kādu Pandoras lādi, jo man pēkšņi atvērās tāda interese par to procesu, jo labi viens ir krēms, bet kas notiek no iekšpuses, kas notiek dziļākos slāņos mūsu organismā, kāpēc viens cilvēks izskatās fantastiski, tā ka viņš ir 70 gados, un otrs izto 70 gados kā 90 gados. Un kāpēc citi ir pilni enerģijas, un viņi iet tur un ņemās un darās un bauda dzīvi, un citiem nekas, viņi guļ mājās sen un vaid. Un tad es sāku meklēt tos faktorus, jo mums arī mācīja tādā skolā, tā kā ir iekšējie faktori, kas mainās, kad mēs novecojam, un ir ārējie. Un tas secinājums ir tāds, ka principā iekšējie faktori vispār, gēni ir 5-10%, un tagad jau ir metodas, kā mēs gēnu informāciju varam izmainīt. Tātad, principā, iekšējās gēnu situācija mainām arī tāpat kā ārējā. Un ārējā situācija atkarībā no tā, ko mēs ēdam, kā mēs dzīvojam, kā mēs izturamies pret savu ķermeni, cik daudz mēs piesārņojam viņu un tā tālāk un tā tālāk. Tā ir skaitā psihosomatika. Tā ir skaitā psihosomatika, kas jau ir nedaudz arī tavs lauciņš, kā arī. Lūk, un tādā veidā es atvēru to lādi un es mācos un saprotu, cik daudz mums ir iespēja darīt dabīgā veidā, uzturēt savu veselību, jo beigās tas anti-agings, ja pretnovecošanās patiesībā ir vienkārši saglabāt veselīgu ķermeni. Jo mēs varam izskatīties no ārpus tā kā končas, bet iekšpusē mēs varam būt sapuvušas, nelaimīgas, mūsu visas maliņas var sāpēt, un par kādu baudu mēs varam runāt tad, kad mums sāp, taču nē. Līdz ar to galu galā tā ir mūsu vispārējā organisma veselība, un tā skaitā veselība ir arī tas, ko mēs domājam, mūsu iekšējā higiēna, psihosomātika, kas ir sakrāta mūsu gadiem dzīvojot, krājušās tās programmas, ko mēs sevī nesājam viena uz otras tā kā kārtu kārtās. Līdz ar to mans secinājums ir tāds, ka viena lieta ir darīt kaut ko fiziskajā līmenī, un otra lieta ir palīdzēt sev arī garīgajā līmenī. Kur mēs nonākam tagad pie tava stāsta? Beidzot, nonākam arī pie manis. Es 3 minūtes pa ilgi norunāju. Tas nekas, Zane. Tevī varētu klausīties bezgalīgi, bet tā noformējot, ir skaidrs, ka Zane ir tāds grāmatu tārpiņš,
ja es tā drīkst teikt, Nē, es esmu grāmatu tā. ļoti patīk rakties un izprast vispār cilvēku šo te fizisko plānu, kā fiziski var uzlabot cilvēka dzīvi, kā fiziski viņam var palīdzēt, kā fiziski ne tikai stāsts par krēmiem. Es zinu, ka tu esi izpētījusi milzums daudz materiālu un ieguldījusi milzīgu daļu savas dzīves laiku, lai izpētot gan pārtiku, ja, ko ēst, ko dzert, kā šo te visu savienot arī fiziskās kustības vienā veselumā. Tātad pie tevis var griezties kā pie tāda fiziskā veselības guru, kas zina atbildes uz visiem jautājumiem. Un es zinu arī, ka tu šobrīd... Es vēl visas nezinu, es mēs procesā, bet es visas mācos. Procesā, protams, mēs mācāmies, bet tavā gadījumā tu jau vairs ne tikai mācies, tu papildini to, kas tev ir. Jā. Un šobrīd es zinu, ka tu mācies... osteopātiju un faceplastiku, jā. Osteopātiju un faceplastiku, kas atkal... Nedaudz dziļāk aiziet, ir face fitness, kas strādā ar ārējiem slāņiem, tas ir ar ādu pamatā, uzlabo asinsritu, viennozīmīgi tas ir efektīvi, bet vēl efektīvāk ir iet dziļumā atrast, kur mums ir saspringumi jau audos, muskuļos un savienojošos audos, un strādāt ar šiem saspringumiem, lai mūsu seja, ķermenis, lai viss būtu simetrisks, lai asinis, nervu... viss plūst simetriski, kas līdz uzreiz momentāli arī iedarbojās uz mūsu izskatu. Un visas meitenes jūtas smukas. Super, brīnišķīgi. Balstoties uz šo informāciju, ko tu pateici, mēs varam paziņot, ka mēs abas divas ar Zani esam izplānojuši, ka mēs veidosim kursus, kur būs iekļauta visa šī apmācība, tas, ko Zani var pasniegt par fizisko plānu, savukārt mans lauciņš, jo fizika viena nevar strādāt, ir metafiziskais plāns. Ja? Un tad, kad mēs šo te holistiski savienosim vienā veselumā, man liekas, ka, ja izies pie mums kursus, tad neko citu jau vairs nevajadzēs. Šitā būs gala pietura, vai ne? Jā, tas būs baigais. Tāds mums ir plāns apvienot visu skolotāju, kur mēs esam apguvuši šīs zināšanas vienā veselumā, apkopot tā, lai tas būtu skaidrs, sagramojams jebkuram, ne jebkuram cilvēkam, bet tam, kas ir gatavs šo informāciju paņemt, un nebūs vairs jāskraida pa 100 kursiem, bet varēs nopirkt vienus kursus, un būs skaidri visu plauktiņiem salikts. Tāds mums ir plāns, un mēs viņu noteikti realizēsim. Labi, bet arī tu tagad pastāst par sevi, no kuriem tu nāc, un kā tu esi nonākusi līdz šai vietai? Es tevi tā kā klausījos, ka tu nāc no padomu ģimenes. Es nezinu, tā grūti man tagad izstāstīt, no kurienes un kā un kāpēc es nācu. Varbūt es neesmu gatava tieši šobrīd padalīties ar tik tādu sākumu savai dzīvē. Ja? To es domāju, tas nav svarīgi, tu dalies ar to, kam tu esi gatavs šobrīd. Ja? Pamazām jau mēs sagatavosimies. Un es vienmēr ar tādu sirsnību un tādu mazu baltu, melnu vai baltu skaudību klausos, cik jauki, ka vecmāmiņas ir piedalījušās dzīvē, tētis un mamma un kaut kādas ģimenes tradīcijas. Man nekā tāda nebija. Es kā tāds mazs mauglītis kūlos pa savu dzīvi gluži ne no dzimšanas, bet kopš es sevi apzinos viena pati. Ja, jo es augu arī laukos un tādi bērniņi, tā kā es bija, teiksim tā, tādi atgrūstie, ja, jo piedzimt 80. gados, es esmu 87. gadā dzimusi, bērniņiem ar tumšu ādas krāsu, neiet runa par tumšu ādas krāsu, bet kaut vai sliktu redz ar biezām rillēm, ja tu kaut ko atšķīries, tu sabiedrībā neiederējies. Tāpēc es ar to, piedod, atkal ekrāns pazuda, es ar to esmu sadzīvojis, kopš es vispār sevi atceros. Un es vienmēr esmu jutusi, ka es atšķiros. Ja līdz kaut kādiem bērnības gadiem es sapratu, ka es atšķiros tīri fiziski, tad pagāja kaut kāds laiks pateicoties tam, ka es daudz laika pavadīju viena pati, ar mani neviens negribēja draudzēties, runāties un pie viena galda skolā sēdēt. Man bija daudz laika sev. Un es domāju, ka tas arī vairāk un mazāk attīstīja manī šo te, ko es daru šobrīd, hipnoterapiju. Ja darbs ar zemapziņu, ar mentālo plānu, sajust, to sauc par ekstrasensoriku, bet kas ir ekstrasensoriku, mēs jūtam pasauli mazliet dziļāk un vairāk nekā parasts vidusmēra cilvēciņš. Lūk. Zini kā, ir jau tas teiciens, kad bērni sāk kaut ko radīt oriģināli, tad, kad viņiem paliek garlaicīgi, un tieši tas variants. Jā, es varbūt toreiz to vārdu garlaicīgi nesapratu, jo tas jau man no dzimšanas, es vienkārši esmu viena. Jā, tieši tā, jā. Joki no dzīves, es atceros skolā. Tas nav tā kā mani žēlot nevajag, jo tas ir ok, tas ir smieklīgi, jums ir jāsmējās. Tieši tā. Bet bija tā, kad es, piemēram, nācu skolā sēdēt, man bija savs galds, pie kā es sēžu, un bija vienmēr man blakus vieta brīva. Bet citreiz bija tā, kad sēdināja man kāda arī blakus, un tad tā kā
nu, negribu sēdēt, jo likās, ka mana ādas krāsta ir lipīga. Ja? Un man tas radīja tādu, tā kā tu saproti, ka tā kā nelīp, jo man ir 3 brāļi, viņiem nekas nav pielipis, un kāpēc mana mamma ir gaiša? Un ādas krāsa nelīp, un tas man radīja milzīgu rezultātu disonances smadzenēs. Man likās, cilvēki runā kaut ko vienu, uzvedās pavisam kaut kā savādāk, un tad tu vēro to pasauli, tu nekur neiedaries, tu tā kā, nu, varbūt bērnībā es to nesapratu kā nekas, es pēc tam to pārdzīvoju jau tādā apzinātā vecumā, tā kā man pašai bērni piedzima. Bet es tajā visā vidē augu, dzīvoju viena pati, es visu mūžu esmu bijusi tāda kā vērotājs. Ja tu nekur neiedaries, tu nekur nepiedalies, neviens ar tevi nerunā, nedraudzējas. Brāļi skolā arī teica, nu tā kā nezinu, kas viņi tādi ir, kāpēc viņi pie mums dzīvo. Ak, Dievs, es to šodien brāļiem to saku. Viņiem nav tagad kauns drusku. Nē, nu kā, nu es jau to nepasniedzu ar domu, ka tagad būtu jākaunina. Nu tāda ir dzīve, nu kā, nu bara instinkts, ja cilvēkiem ir jāizdzīvo, un ir kāds, kas abižu, nu tak jāizsargājas. Nu es biju tāda, nu es kaut kā biju pieredzis no bērnības, ka tas tā ir. Es tikai atceros, ka es ļoti, ļoti bieži jūtu šos te man nesaprotamos acu skatienus savā virzienā. Un paldies manai mammai, kas man prata pateikt tos dažas retās reizes tādus zelta vārdus, kurus, man liekas, tas ir tā kā iekapsulējies manī līdz šai baltai dienai. Ja sākumā tas izstrādāja man ego, tad vēlāk tas man ļoti dzīvē palīdzēja. Un tad, kad es viņai prasīju, kāpēc viņi visus mani skatās, kas viņiem visiem vainas, kāpēc viņi man tā vai šādi uzvedās, un mana mamma vienmēr atbildēja tā, viņa man nekad nežēloja, viņa man nekad nemēģināja padarīt vāju vai kaut kādu radīt iespēju, kas es neaizsargātu. Viņa man teica tā, tu esi ļoti, ļoti īpašs. Tu esi kā brīnums. Un tad, kad tu izaugsi, tu to sapratīsi. Ja, un ar tādu domu es arī dzīvoju, nu, ja man tas tā notiek, tas tāpēc, ka es esmu īpašs. Un tad tas tā kā tāda mammas uzlikta programma, lai kas ar tevi notiktu, viss tikai tāpēc, ka tu esi īpašs. Un tas ļoti, ļoti palīdzēja. Ļoti mammai liels paldies. Ja šādi viņas zelta teikumi ir bijuši vairāk, par ko droši vien citā reizē, bet šis bija tāds pamats. Protams, ka visas šīs te programmas no sākuma uzliek tādu izaudzē ego, ja es esmu īpašs. Man ir jāmācās vairāk kā citiem, es esmu skaistāk. Nu, ar laiku tas, protams, nāca mīnusā. Tā es savos laukos dzīvoju, 9. klasē, un vidusskolā mamma gribēja, lai es eju kaut kur blakus. Tagad saprotu, kāpēc, jo viņam tā kā skaidroja, ka tu esi ļoti skaista sieviete, un viņam bija bailes, kas ieradīšos mājās ar mazu bērnu. Ģimenes pieaugumu. Ka viņai būs jāaudzina. Un atkal viņas zelta vārdi, ko es toreiz arī uztvēru kā, ka tas ir sāpīgi, bet tagad es saprotu, kāpēc, un ja šie vārdi nebūtu, viņai būtu izrādījies taisnīgi. Saka, ja tu paliksi stāvoklī, būs tev mazs bērns pie manis, mājās nebrauc, es nekā nepalīdzēšu. Es, hops, nedarīsim tā. Jā. Un visi tā mani palaid uz Rīgu. Sāku dzīvot kopmītnēs, studēju savu grāmatvedību. Mana šī te lielā pieredze sākās ar to, ko es šodien nodarbojos 25 gados pa lielam, tad, kad man piedzima mans pirmais bērniņš. Un tad man sākās lielā depresija. Likās, jo tad es pirmo reizi izjūtu tādu patiesu mīlestību pret kādu mazu cilvēciņu, kuras pat esmu radījis, kas ir iznācis no manām miesām, un es sāku apzināties, ka sevis žēlošana mani neviens tā nekad nav mīlējis, neviens man tā uz rokām nekad nav nesājis, nevienam es tik ļoti nekad neesmu bijusi svarīga, es vispār esmu viena, nabacīta, vientuļa. Interesanti, ka tas dažādos laikos aktivizējās, vai ne? Jā. Man tagad atgriež vecajās sajūtās atpakaļ. Bet tas bija tas izaugsmes laiks, pirmais solis tāds nopietnais. Es līdz tam biju interesējusies gan astroloģiju, gan numeroloģiju, lasīju visādus tur gudras grāmatas, psiholoģiju un tā tālāk. Bet nekad tas neieslēdzās tik dziļi, kā man ieslēdzās 25 gados. Un tad es sāku meklēt reālu palīdzību, jo tad pēc bērna man sākās visas šīs te modernās slimības, veģetatīvā distonija, ģīpšana uz ielas un panikas lēkmes un viss tas, ar ko šodien cieši ļoti daudz cilvēku. Jā. Pirmais cilvēks, kurus noteikti gribu nosaukt gan vārdu uzvārdu, pie kā es griezos, pēc tam, kad es jau biju izstaigājis dakterus un neviens man neko neatrada, klasiskais stāsts,
es devos pie brīnišķīga vīrieša Ivars Tilgalis, kuram šodien jau ir veģetīvās distonijas centrs, kaut kur Rīgā, adresi nepateikšu, ja, bet internetā viņu var atrast. Nezinu, ko un kā viņš man tur darīja, kā tur tās enerģijas strādā, viņa tas lauciņš, gan jau cilvēks paši sapratīs, ka vajadzēs ceļu atradīs. Protams. Bet viņš man reāli palīdzēja, un palīdzēja ar to, ka viņš bija tas cilvēks, kas pats bija nesen sācis praktizēt savas šīs te iemaņas, un acīm redzot, varbūt klientu vēl nebija tik daudz, viņš man varēja ļoti daudz laika veltīt. Un es visu to, ko man nebija iespējas izrunāt 25 gadus, jo nebija neviens ar ko runāt, ja nav draugu, nav. Viņš bija tas, kas visu uzklausīja. Ja es no rīta braucu, man bērniņš sāk iet dārziņā, es viņu ļoti agri palaidu 1,5 gada vecumā, varpat vēl, man liekas, ātrāk. Atstāju viņu dārziņā un devos pie Ivara. Un vakarā beidzās tas dārziņa laiks, devos pakaļ bērnam. Visu dienu ar viņu principā sēdēja. Reizi nedēļā es braucu pie Ivara, visu dienu viņš bija gatavs manī klausīties. Un man šīs te tāda, nezinu, pateicība no viņa, ja tā var teikt, jo tagad es to pašu daru šodien saviem klientiem. Es saprotu, ka liela daļa terapijas ir vienkārši sadzirdēt savu klientu. Vienkārši klausīties viņā, jo viņam ir sakrājies, viņam sāp un nav neviens, kas viņu dzird. Vienkārši nedzird. Ja? Tas ir pateicoties tikai Ivar Tilgala tev, ja tu mani dzirdi. Iemaņas no tevis. Nu, lūk, izstudēju numeroloģiju, ļoti daudz, 5 novirzieni vien ir, ja? Astroloģiju ielīdu, ja, es viņu oficiāli nepabeidzu šo te astroloģiju, bet 4 gadus es nomācījos, un tā kā es esmu tāds mauglītis, mežonītis, man ļoti nepatīk sistēmas, man nepatīk kaut kādi vērtējumi, man nepatīk, ka man dos kāds kaut kādus diplomus un teiks, ka tagad es esmu gana laba, es pati zinu, kā jau klasiskais egoists mogas, pati zinu, kad viņš ir gana labs. Ja, 4 gadus es nomācījos, bet astrologā diploms man nav. Bet, manuprāt, tas nav svarīgi, jo pats galvenais ir tā zināšanas, ko tu apgūsti un kā tu viņus iedod tālāk citiem, un tas arī viss. Jā, tas tā kā es uz to laikam arī. Kāda svara, jā. Bet, ir daži cilvēki, kuriem tas ir svarīgi, bet tā kā es neplānoju būt astrologs, ja, tā kā tā nebija mana gala pietura, es visu šīs ezotēriskās zināšanas apgūtu tikai tāpēc, lai izprastu sevi, kāpēc es vispār esmu piedzimusi, man nebija mērķis nekāds atdot kaut ko pasaulē, es gribēju visu tikai sev. Un tas bija daudzus gadus. Ja. Tā mēs lielākā daļa mācāmies priekš sevi un beigās atdodam. Protams, jā. Ļoti līdzīgi tā kā tev, ja kā tu stāstīji, ka tev gan krāsu terapijās, gan kur tu tur vēl esi mācījusies, arī sākumā es meklēju sevi, kas tad es esmu, ja urbjos skaitu ciparos, kādas man tur ir dzīves misijas, kādi man tur talanti un kāpēc man tāds liktenis, kur mamma, kur tētis un tā tālāk tu meklē atbildes sevi, ko es arī darīju caur astroloģiju, caur numeroloģiju, taro kārtīm, skolotāji daudz un dažādi. Līdz kaut kādam brīdim es sapratu, ka tās sistēmas ir diezgan līdzīgas vai pat vienādas, ja tās nozīmes visā ir vienāda, un kad es principā vairākas reizes, kaut ko es mācos tur taro kārtas, piemēram, pieteiktu 2 mēnešus mācīties, astroloģiju 4 gadus, vienu un to pašu, katrā sistēmā es mācos, tā kā atšķirīgā laika periodā var apgūt, ja. Un tad man tas viss kaut kā salikās kopā, un es sāku to praktizēt. Man palika interesanti, kā tas strādā uz citiem cilvēkiem, un pateicoties tam, ka man tajā laikā bija tāda nodarbe matu, varbūt, es domāju, ka ļoti daudz meitenes mani atcerās kā keratīnu matu taisnotāju. Es domāju, ka tu biji viena no pirmajām Latvijā. Ne? Jā, jo nebija tajā laikā salonos, pat vēl nebija. Ja pēc tam sāk jau salonos atvērt, es atceros, ka man aicināja uz salonu apmācīties, gan vēl frizieri pat toreiz nebija, bet es apmācīju salonos profiņus, kas jau frizēja, jāpalielās ir drusciņā. Protams. Jā, tā kā, bet es nebiju viena, man bija vēl draudzene, ja mēs tā kā 2 kopā. Lūk, tā kā es domāju, ka ļoti daudz man atcerās kā keratīnu matu taisnotāju, jo es šai sfērā strādāju ilgi, un man ļoti patika ne tik daudz, cik tas matu taisnošanas process, bet tas, ka klientis nāca un klausījās ar interesi, jo es paralēli mācījos astroloģiju, numeroloģiju, tur kabala interesē, ja visur, kur es vien varēju, visur līdz iekšā, man bija brīvais laiks.
Un stāstīju to visu, praktizēju uz savām tām klientēm, kas tur sēdēja un gaidīja, ka es tos matus iztaisnu. Vai sarēķinām, un man tur formulas, un visām tik rēķinā, ne visas bija gatavas, ja, bet bija meitenes, kuras ļoti gribēja, un kuras labprāt nāca. Es pat vairs nesapratu, vai nāca matus taisnot, vai nāca pēc konsultācijas. Jā, un tas bija interesants process. Bet pēc tam es pamanīju tādu ļoti lielu tādu dīvainību savā dzīvē. Man likās, man liekas, ka man ir tā atmiņa diezgan laba. Es nezinu, kaut kā klasiski izstrādājusies, es nezinu, pateicoties, kam grūti paskaidrot, bet man likās ļoti dīvaini. Ja pagājušā gadā šī meitene atnāca, prasīja man šo jautājumu, es viņai visu esmu izstāstījusi, plāns ir sastādīts, ja iesi pa labi būs tā, iesi pa kreisi būs tā, un izvēle tavā ziņā. Un nākošā gadā tieši tas pats cilvēks nākamā prasa tieši to pašu jautājumu. Un tas man radīja milzīgi tādu kaut kādu neizpratni, laikam, kāda jēga ir no informācijas, ja cilvēks viņu vispār nepielieto no gada uz gadu, un es sāku pētīt, vai tā ir tikai vienreizējs gadījums, vai tas ir tāda tendence, ka cilvēki atkārtoti iet pie šiem te palīdzošās profesijas pārstāvjiem, kas palīdz izprast viņu dzīvi, uzdod viens un tos pašus jautājumus, kāpēc, ko jūs esat pa gadu izdarījuši, saprot, un tas tā kā rada tādu kaut kādu, kā tas viss rada, kas tas pa tādu lūpu saucamais, kāpēc gribās visu dzīvi? Es ievērojos, ka es taro kārtas lieku, tieši tas pats variants. Cilvēks nāk un prasa mēnesi, paiet 3 mēneši, paiet 5 mēneši, nāk apakaļ to pašu jautājumu, un es viņam saku, es tev esmu jau pateikusi. Bet viņš liekas, es jau tev pateicu. Es uztvert vienkārši, pie kāda secinājuma tu nonāci. Es sapratu, ka kaut kāds, jo es jau biju dzirdējis, bet es jau te visā vienos kursos aizēju, otros kursos, es jau dzirdu kaut kāda matrica. Numeroloģija arī, kaut kādas matricas, kaut kādas programmas, kas tas tā man interesē. Tas ir kaut kas tāds, ko vairs nevar izskaitļot, ko nevar izreikināt, ko nevar tur salikt planētu ar grādos, ar aspektiem un vēl visu kaut ko, ja tur nav loģikas nekādas, tur vienkārši jāizprot kaut kas super dziļi. Ja? Tad es sāku ļoti padziļināt, mācīties. Kaut kā ir tā, ka tad, kad tu uzdod jaunus jautājumus, jo tev vecais vairs neapmierina, ja tu neesi gatavs sēdēt tajā komforta zonā, bet uzdod jaunus jautājumus, tā informācija uzreiz atnāk. Jā, tas ir interesants. Ja? Un man atnāca informācija kabalā, un es sāku studēt Toru. Man ar to ir par maz, vajag ielīst vēl kaut kādā reliģijā, vajag paskatīties, kas ir tās kristiešu reliģija, ja no kurienes viss ir nācis, kas tad ir tie katoļi, kas ir Jēzus Kristus un vispārējais. Tur man pacietības ilgi nepietika, jo man arī tas bija sasaistīts ar manu to dzīves lielo pieredzi, ka mani arī reiz bija ievilkuši baznīcā. Bet par to es pastāstīšu citreiz, jo tur ir vesels stāsts. Stāsts par reliģiju, jā, šito jā, vajag piefiksēt, jā, kas vispār ir reliģija, kā es to visu redzēju. Jā. Tāpēc es vienmēr visur, kur es līdu iekšā, es vienmēr nevis gāju kā fanāts, lai kaut kamā noticētu, bet lai izprastu. Jā, tā kā tāds informācijas vācējs, jo es nezināju, nesapratu, kāpēc man tas viss ir vajadzīgs, kāpēc man tas viss ir jāvāc, bet tās atbildes man to, ko es gribēju, man nenāca, līdz kaut kādam brīdim, kamēr man iestājās izmisums, nafik šito visu priekš, kam man tas viss bija vajadzīgs, 12 gadu dzīves ir pazaudēti, rakājusies tur, kur nevajag, nekam tas nav vajadzīgs, viss atkārtojās viens un tas pats, un tu dzīvo tādā murkšķa dienā, pilnīgi bezjēdzīgi tēlo no sevis kaut kādu ekspertu, ja, ka tu tur esi krūtais numerologs vai astrologs, un reāli nekāda eksperta, tā sajūta nav. Tavās acīs nav eksperta. Jā, tāpēc, kad visu laiku viens un tas pats, nekāda progresa, nekādas izaugsmes. Un tad atkal, kad jau bija tā sajūta, ka es esmu gatava padoties, pie manis atnāk atkal nākošais levelis. Atkal man ekrāns pazuda. Un tad es atradu tāds skolotājs Pāvels Dmitrievs. Es atceros, kā šodien es gulēju gultā. Visas bija gatavi. Es negribu vairs pamosties, es gribu mirt. Jā, dzīvē nav nekāda jēga. Kāda jēga piecelties, ēst, kaut ko darīt, pelnīt naudu, pēc tam viņa atkal nomaksāt rēķinos, iztērē, pilnīgi bezjēdzīga dzīve, priekš kam tas viss ir vajadzīgs. Es gribu mirt, es pavēlu, dari kaut ko. Jā, bet lai man galvenais noteikums bija, lai man nesāp. Jā, man arī tas vienmēr, jā, precīzi. Es gribu aizmigt, lai man nesāp. Bet tik pa laikam palika, es tiešām varēju dienām gulēt, man bija ļoti grūti, es vēl tad nebiju šķirusies no sava vīra.
Un viņš man, principā, palīdzēja gulēt depresijā, ja, mans mīļumiņš nesa man no rītiem brokastis, meitiņu aizveda, man jau otrs bērniņš piedzim, ja meitiņu aizveda uz bērndārsu, dēliņu uz skolu, nu, un es varēju vienkārši mierīgi mirt, bet, nu, tā miršanas process nepadevās. Jā, viņš kaut kā nenotiek tik raiti. Nekas nenotiek, jā, jo es guļu gultā, nu, diena, 2 nedēļas, garlaicīgi. Nu, labi, jāslēdz. Es jau sāku kaut ko YouTube slēgt fonā. Es guļu, mirstu slikti un klausies kaut ko YouTube fonā, un pēkšņi es dzirdu. Nenocitēšu vārds vārdā, jo tas bija krievu valodā. Tas teksts bija tāds, nu, kas ir? Guli, klausies YouTube, gaidi, ka tev kāds palīdzēs, kaut ko YouTube tev labi pastāstīs. Pilnīgi likās, ar mani runā. Un tā bija Pāvela Dmitrieva reklāma, kā viņš piesaistīja savus klientus, ko es arī pēc tam sapratu, ja tāda strateģiska reklāma, bet man likās, ka tas ir tā kā adresēts, tā kā tur Dievs no augšas tagad ar mani runā, un tagad saka, kas ir, celies augšā. Rekur, tev jānāk uz šitiem kursiem, un šitie kursi tev ir pēdējais glābiņš no sērijas, un es atveru vaļā, ieraudzīju cenu, un domāju, ne. Tas tak nav priekš manis. Man tak tādas naudas nav, guļu tālāk. Un atkal viņam tās reklāmas bija vairākas, klausos to nākošā reklāma. Un cik tu ilgi sēdē, un viņam tas pilnīgi likās, ka tas ir tā kā adresēts man. Viņam, starp citu, šitie ir ļoti precīzi. Jā, es tieši arī uz viņa reklāmām uzdūros un tieši uz šo precīzo messengeri. Jā, un pilnīgi tu dzirdi, ka viņš tev to saka, vai ne? Jā, tas tik interesanti. Paliek kauns brīžiem. Jo, zini, kā parasti ir tā, kad mēs klausamies kaut kādas reklāmas, tas vienmēr mums pārslēdzam. Nu, Besī negribās neko dzirdēt. Viņa reklāmas nevar pārslēgt. Jā, es arī klausījos vienmēr. Un ar mani notika tas pats, un es aizgāju, protams, ka es atradu, izprasīju vīram, naudu mums atradās, uz kursiem es aizgāju, un es tos kursus burtiski sāku ēst. Es sēdēju, klausījos, es raudāju, man bija slikti no tā, ko es dzirdu, jo tā bija tāda balta patiesība, un tas viss tika adresēts precīzi. Nu, reāli lauž ego, ļoti lauž ego. Ja? Hipnoterapija. Tas ir stāsts tā kā par mani, bet tagad ir atsevišķi stāsts, kas ir vispār hipnoterapija. Kāpēc es izvēlējos, ka tieši tā, tas būs mans, tāpēc, ka tad, kad es sāku pie Pāvela mācīties, neviens uzreiz kursus mācīties par hipnoterapeitu nedeva. Ja? Viņam ir tas sākums, kad ir jāiziet, saucamais, es nezinu, kā latviski, ir čiscilišie. Jā, attīrīšanās, jā. Es saku, ja tu neiziesi šito, tālāk tevi neviens nelaiž, ja? Un tad sākās, kad eksperti ar tevi tur strādā. Tev ir jāiet visas savas šīs programmas, jāatstrādā, jāapzinās pašam sevi, jāpamostās, jāstrādā, jāsamazina savs ego, nenormāli grūts darbs. Katru dienu sēdi un raudi, katru dienu pārdzīvo, lauž sevi, bet tu saproti, ja tu šitam cauri neiziesi, nu tā kā tālāk nav vērts dzīvot. Ja? Jo tad, kad tu uzzini taisnību par savu dzīvi, par saviem vecākiem, par sistēmu, kurā tu dzīvo, par savu skolu, par visām savām izglītībām, par visu tu uzzini taisnību, paliek no tā viss ļoti slikti, un tad tiešām liekas tā sajūta, ka, nu točnes apstiprina tikai to, ka nav vērts dzīvot. Jā, ir moments, es piekrītu tev, jo es ar tevīm esmu jau ilgi strādājusi, gandrīz, vairāk kā 3 mēnešus mēs kopā esam bijuši, gandrīz 2 reizes nedēļā, vai pat biežāk. Un es varu apstiprināt tavus vārdus, kad ir tā, kad brīžiem liekas, nafigam šito visu, priekš kā man šitās mokas, un tad tu raudi, un tad tu žēlo, un tad tu visas emocijas, kas vien iespējams, tu esi izdzīvojis reāli no A līdz Z, turp un atpakaļ. Kas tev palīdzēja, Zanīt, pat noturēties un tā kā nepasūtīt mani 3 mājas tālāk, viss man palīdzēja tas, ka es sapratu, kad pirmkārt es Pāvelu biju klausījusies, viņam bija bezmaksas kursi, uz kuriem es pieteicos, un es viņu klausījos. Un es sapratu, par ko viņš runā, un es sapratu to, ka tanī visā, ko viņš saka, ir sava loģika. Un otrām kārtām man bija tik slikti jau bijis, var teikt, 2 gadus, es biju ļoti zemā vietā. Un es mēģināju tikt no viņas ārā, un es netieku no viņas ārā, un man tā saprašana bija tāda, ka kamēr es savas programmas neizvākšu, es uz priekšu netikšu. Tev jau bija skaidrs, kad ir kaut kādas programmas. Jā, es jau to sapratu, ka man ir programmas, kas man neļauj tikt uz priekšu. Es viņas biju mēģinājis ar krāstoterapiju strādāt, bet man viņas acīm redzot bija tik dziļas, ka tā krāstoterapija tomēr tik dziļi neaizgāja. Un tā kā es biju izmēģinājis daudz ko, jau es sapratu, ka šī hipnoterapija ir atslēga uz to, ko es meklēju. Un lai cik man sūtīgi bija, es sapratu to, ka nav cita ceļa,
kā tārpiņam kļūt par tauriņu, kā iziet cauri šim kokonu periodam. Un viņš ir bijis stresains, viņš ir bijis grūts, es esmu raudājis ļoti. Man bija tāds nedēļas, ka es neko nevaru pateikt, cik sēžu un raudu. Ir bijuši tāds nedēļas, ka liekas, ka spārni pieaug, un tad atkal nākamā nedēļa tu krīti tajā raudāšanas bezdibenī. Bija ļoti interesanti tev vērot. Es domāju, ka daudziem ir ļoti līdzīgi, katram, protams, nedaudz savādāk, bet tomēr mēs esam kaut kur savā ziņā cilvēku līdzīgi. Bet fakts kā tāds, ka es zināju, ka es būšu tajā vietā, kur es gribu būt. Un es tagad esmu tajā vietā, mēs tikko ar Karīnu esam beiguši darbiņu, pirmo sēriju šim seriālam, vai pirmo sezonu, tā teiksim. Un es saprotu to, ka cik ļoti tās programmas mūs ierobežo un limitē. Mūsos ir milzīgs potenciāls, bet pateicoties šīm programmām, mēs viņu nevaram realizēt. Mēs nevaram kļūt par tauriņiem, mēs nevaram pacelties spārnos. Man brīžiem bija tāda sajūta, ka es esmu tauriņš, kuram ir dzelzs spārni. Un tie dzelzs spārni ir ierūsējuši, viņi nekustās, un tas tauriņš nabadzīgs tur spirinās un spirinās. Un caur šo ceļu es reāli, esmu tagad tauriņš ar īstiem spārniem. Es varu pacelties. Un es ar milzīgu kaifu tev tā kā piedalījos, tā kā pavadonis, jo darīju jau visu tu, ja es jau tikai kā pavadonis. Ja tu pati sevi atradi resursu, atradi veidu, kā sev palīdzēt. Bet man bija milzīgs skaidrs, tāpēc, ka tad, kad tu atnāc pie manis pirmo sarunu, man bija skaidrs, šitai sievietei ir tāda iekša, tāds potenciāls neatvērt viņu vaļā. Man liekas, lielāka grēka uz pasaules vienkārši nav. Es domāju, ka mēs vienkārši esam satikušās, tā ir misija, kāpēc mēs esam satikušās. Mēs varam salikt kopā zināšanas, tavas zināšanas par metafizisko pasauli. Par to, ko mēs varam ar savām smadzenēm izdarīt, ar tām savām programmām, un mana zināšanas par fizisko savukārt ķermeni. Saliekot šīs zināšanas kopā, tas ir reāli tā kā zelta biļete uz Charlie and Chocolate Factory. Tieši tā, tas ir holistiski, ja tas vārds, viņš jau droši vien nonāsāts līdz beidzamajam, jau ir izderušām vīlēm, bet tā ideja ir tā viss kopus. Mēs nevaram cilvēkam palīdzēt tikai ar medicīnu. Medicīna palīdz, ja, kaut kādā mērā, kad audi jau ir bojāti, kādam viņas ir jāsašo, jānogriež un tā tālāk. Ja medicīna kaut kādā ziņā palīdz, ja mēs nevaram viņu noraidīt. Bet tas nav vienīgais, kas paralēli ir jādara. Ja ir kaut kāda vieta, kur var apvienot šo te visu holistiski kopā un parādīt cilvēkam, kā no pašas šūniņas līdz dzīvam, veselam organismam cilvēkam, izstrādāt kaut kādu super veiksmīgu un strādājošu sistēmu, ka tas neaizņem pusmūžu, ja tā kā mums, ja, kamēr mēs izlocimies. Bet tu pie manis atnāc, tu jau zināji, kas ir programmas, kas ir pārliecības. Es vispār neko nesapratu. Kādas programmas? Kādas pārliecības? Priekš kam tas vispār ir vajadzīgs? Ja man tur sāk par kaut kādiem dēmoniem stāstīt, man tak nav nekādu dēmonu. Ko jūs visi man tagad stāstat? Ja? Bet par kursiem ir samaksāta balta nauda un atteikties no viņam nav iespējams, bet jāiet līdz galam. Pusi no tā visa likās tāds murgs, jo es vispār neko līdz šim nebiju dzirdējusi par kaut kādu dēmonu pasauli. Ir kaut kāda sušnesķi, ka ir kaut kādas cilvēkiem ir izrādās kaut kādas programmas un pārliecības. Es vispār neko tādu, pilnīgi no nulles. Tāpēc es esmu izstrādājusi sistēmu, lai cilvēkam draudzīgā valodā, viņam saprotamā, izskaidrota, kas vispār ir pārlieka, ka vispār ar to ir jāsāk. Cilvēkam ir jāzina, ka viņš dzīvo ne savu dzīvi, viņš dzīvo to dzīvi, kas viņam ir bērnībā ielikta no vecākiem, no sabiedrības, no skolas, sevišķi mūsu padomu savienības laikmeta sistēmas, ieliktās, ka visiem ir jābūt tā kā ir jābūt un nekā savādāk. Un ja nebūs tā kā ir ielikt sistēmā, tad tu esi slikts. Ja? Tas ir liels kauns un liela vainas sajūta, ka tu esi tāds. Kaimiņi mums ir jāsveicina obligāti, kāpēc man tas piedzērušais lops ir jāsveicina, neviens man nepaskaidroja. Viņš ir kaut kāda falša cieņa pret cilvēkiem, kur principā pēc būtības, viņi nav pelnījuši manu cieņu, tikai tāpēc, ka es esmu mazāks un tikai tāpēc, ka viņš ir mans kaut kāds kaimiņš. Ja? Šis ir tāds vienkāršākā versija, bet ir arī ģimenēs ieliks, kas bērni ir jāaudzina, jāsit, piemēram, ja, ka bērni ir jāierobežo, ja, kas mums ir ielikts līdz kaulam, ja, ka dažiem cilvēkiem vēl šodien jāskaidro, ka tev patika, ka tevi sita bērnībā. Nē.
Kāpēc tu gribi savu bērnu sist? Jā, bet redz, šīs programmas ir automātiski. Mēs jau pat neaizdomājamies, ka citreiz mēs iesitām automātiski. Es varu atzīties, ka es vienreiz savam mazdēliņam esmu iestu pilnīgi automātiskā programmā. Tas bija pa paklausīti drusciņi. Tā ir iesišana, saprotu, un es iegāju agresīvi viņa telpā, un pēc tam es jutos tik slikti ilgu laiku. Un tas ir reāli, bezmaz šūnu līmenī tev tās reakcijas jau ir. Bet tu saproti, kāpēc tu sajūties slikti? Tāpēc, ka tu atgriezies atpakaļ pie tā, ka tev bērnībā iesita kāds autoritārs, tev pieaudzis cilvēks, kurš izmantoja savu varu pret vājāku. Iedomājies, nevis gudri, bet izmanto varu. Jā. Tas ir absurds, un mēs visi esam cietušie šajā ziņā, vai ne? Tas ir tas, kas... Bet hipnoterapija, redz, mums ir sabojāts tas vārds hipnoze, jo Padomju Savienībā jau priekšlaicīgi zinot, ka kaut kad tā hipnoterapija pie mums ienāks, un kaut kad tā palīdzība atnāks, un kaut kad jau kaut kāda cilvēka to izdomās un sāks pa īstam palīdzēt, ja? Tāpēc mums saulaicīgi tika, negribu teikt, iesūtīts, popularizēts tāds Kašpirovskis. Cik es atceros, man liekas, ka Pāvils arī par viņu runāja, ka viņš vēl joprojām Amerikā dzīvo, un turpat Miami kaut kur netālu no viņa. Ļoti iespējams, ka tas ir cits cilvēks, bet kaut kāpēc man liekas, ka runā Kašpirovski jāpameklē īstenībā internetā. Es tagad nesamelo, jā. Ka viņš vēl joprojām praktizē, un Pāvils viņu sauc par ģeniālu cilvēku, jo viņš ir tas, kas prot superkrūti strādāt ar NLP metodēm. Ja, neirolingvistiskā programmēšana, ja, kā viņš apstrādā zemapziņu. Bet tas, ko es daru, nav nekāda saistība ar to hipnozi, ko mēs esam pieraduši zināt un redzēt, ja ceļš padomu laika cilvēki. Es zinu, ka ļoti bieži man arī cilvēki, nevis es zinu, bet man bieži arī raksti, ceļš kaut kur nopostoju un komentārā ierakstu, nāfīgi, es pie tevis nenākšu, tu par zaķi mani pārvērtīs, vai par kaut kādu aitumu. Bēme apstājies, jā, es esmu gatavi izkāpt. 21. gadsimts. Es, protams, to uztveru ļoti, ļoti normāli, ja es saprotu, ka reakcijas ir dažādas, es arī saprotu, no kurienes tās reakcijas ir nākušas. Tas, ko es daru, šis nav stāsts par nohipnotizēšanu. Mans uzdevums ir athipnotizēt tieši otrādi cilvēku no tām pārliecībām, no tā murga un no tās murkšķa dienas, kas viņam ir ielikts, vai viņš pats ir pieņēmis to par patiesību kopš savas dzimšanas, ja līdz kaut kādiem gadu vecumam, kas traucē īstenībā šodien viņam dzīvot. Protams, ka es terapijas gaitā skaidroju tam visam arī balto pusi, ja plusus, ne tikai mīnusi, mēs neesam šeit atnākuši uz zemes kā cietušie kaut kādos elles ugunīs degt, ja šeit ir dziļa jēga tam visam, un es ļoti aicinu pieteikties uz konsultāciju, viņi ir bez maksas parunāties, uzzināt par to vairāk, ja stundu es esmu gatava veltīt vienam cilvēkam vienreiz mūžā, ja nelietīgi to nedrīkst izmantot, pastāstīt konkrēti par viņu gadījumu, bet tas, ko mēs piedzīvojam kā ciešanas, tās nav ciešanas patiesībā, ja tas ir tāds milzīgs resurs, kur ir vērts ieliest iekšā un izstrādāt viņu tik tālu, lai tas nevis kaitē man, bet palīdz man. Tas bija tas, tad, kad es sāku te strādāt, man lielākais atklājums bija tieši tas, ko tu stāsti par to negatīvām lietām, kas mums ir iepotētas kā sliktas. Un mans lielais atklājums bija tas, ka tie ir instrumenti, kurus mēs varam izmantot savā labā un pilnīgi legāli, nevienam nenodarot pāri, tieši otrādi, palīdzot cilvēkam atrast viņa ceļu. Un tas man bija viens no lielākajiem atklājumiem darbā ar tevīm. Tā kā tas ir ļoti, ļoti tāds svarīgs punkts, man liekas, kas ir jāpasaka. Izrādās, ka sliktās lietas, ko mēs esam darījuši, nemaz nav tik sliktas. Jā, nemaz nav jājūtās vainīgam un nav jākaunās par to tik ļoti. Jā. Īstenībā, es tā domāju, varbūt mēs varētu šodien šo sarunu nobeigt, bet es varētu klausītājiem, kas noklausījušies līdz galam, žēl, ka mēs to pašā sākumā nepateicām. Jā, mēs īstenībā esam uzdāvināt mazu, piedod, es tev nesadzirdēju, runāju pāri. Mēs gan stundu jau runājam īstenībā, tas laiks pagājuši šitā. Jā, izgriezīsim tur, ko nevajag. Neko nevajag griezt, viss bija perfekti. Bet tādu mazu praksīti es varētu tas aizņem ļoti, ļoti maz laika, tu arī vari paklausīties, es neatceros, vai es tev viņu esmu devusi. Tātad, kad dzīvē kaut kas šausmīgi nepatīk, kaitina, trigerē vai traucē, ir forši viņu paņemt uz lapas un uzrakstīt, baltu lapu un uzrakstīt sev, lai redz acu priekšā.
man riebjas, ka manā dzīvē, tas ir tas, ar ko es ļoti mīlu strādāt, ja tāpēc es kā piemēru varu pateikt, man riebjas vai man nepatīk, es neesmu mierā ar to, ka manā dzīvē ienāk tikai vardarbīgi, emocionāli, fiziski vardarbīgi cilvēki, manipulātori, narcisi un kādi tur vēl, ja, tur, piemēram, partneri, ja, vai otras pusītes, vecāki un tā tālāk. Vai klienti. Vai klienti. Jā, klientus jau var izvēlēties, jā, bet, ja vecākus mēs nevaram izvēlēties. Tu īsti nevar izvēlēties, tev vienkārši viņi tādi ir, jā. Jā, lūk, un tad, kad šitas tur uz lapas uzrakstīts, tad skaļi sev pateikt, es apzinos, un šitas ir par atbildību, un to nevar izdarīt katrs, es zinu, kas, kā, es taču to neizvēlējos, un tā nevar būt, kas par muļķībām, bet gudrākie sapratīs, ja? Tie, kas jau ir bišķiņi pamodušies, tie sapratīs. Paskatīties uz to, kas nepatīk, un pats sev skaļi pateikt tādu, bet tā no sirds, ka es apzinos, ka šo programmu es pati sev izgudroju, izdomāju un iesaucu savā dzīvē, tā ir mana izvēle. Es viņu izvēlējos. Un ja ir laiks to padomāt priekš kam, ko man tas palīdzēja? Ja? Kāds man bija labums no tā, ka manā dzīvē bija narcis vai ir narcis? Atrast vismaz vienu plusu un atzīt sev, ka es apzināti šo programmu pati vai pārliecību, pati sev izvēlējos, gribēju viņā dzīvot. Ar šo dienu es šo programmu anulēju. Cik vienkārši. Šis ir īsā versija sesijai. Es viņu anulēju. No šodienas es izvēlos jaunu programmu. Pateikt sev kādu. Pretēji tam, ko gribu. Ja tas nāks no sirds, tas strādās. It sevišķi, ja tas papildinājums, ja sapratīs. Parasti cilvēki nesaprot, jo kāpēc, jo visiem ļoti patīk būt cietušajiem upuriem. Jā, tas ir ļoti mīļš. Bet, ja ir tādi viedi, saprotoši, gudri cilvēki, kas saprot, ka viss process, kas ar mums dzīvē notiek, īstenībā mēs visam esam sākums. Es pati esmu sev šādu dzīves stilu izvēlējusies, es pati esmu pieņēmusi savā laikā kaut kādu lēmumu, kaut kādu pārliecību, un izējot no tā, ko es pati sev izdomājusi, mana dzīve ir uzzīmējusi manu scenāriju. Jā. Ļoti labs nobeigums. Un īstenībā tā ir, ka tie, kas bija visizturīgākie, jums tā ir balva, Karīnas tehnika, kā palīdzēt pašam sev. Paldies, ka jūs bijāt tik izturīgi, jo mēs pusstundas vietā ir 55 minūtes. Mēs plānojam šādas tikšanās regulāri. Cik bieži un kā tas būs atkarīgs arī no savās. Domājam, ka varbūt reizi nedēļā visticamāk. Jā, reizi nedēļā. Un, ja ir jautājumi, lūdzu, mīļie cilvēki, rakstiet viņus, mēs mēģināsim atbildēt savu zināšanu robežās, mēģināsim jūs novirzīt uz pareizo pusi, ja nezināsim pašus. Un gaidām. Un apzināties savus jautājumus, par ko viņi ir, par metafizisko plānu vai par fizisko plānu. Jā, tas ir ļoti labs. Un īpaši tie, kuri meklē atbildes uz jautājumiem, šī programma jums noteikti palīdzēs, jo mēs pamazām ritināsim vaļā to kamolīti un runāsim par šīm tēmām dziļāk un vairāk. Jā. Būtu interesanti arī tā kā to atgriezisko saiti sadzirdēt, kas jums ir aktuāli, kas jums sāp, kas jums interesē, ja ne tikai sāp, kas iepriecina, ja. Izdejot no jums, būs atkarīgs, kāds būs tas gala rezultāts. Ja? Jo mēs gribam iesaistīt, nevēl mēs tagad taisam šīs podkāstus, jo mēs gribam iesaistīt arī publiku, tautu, cilvēkus. Kam tad mēs to darīsim? Ne jau sev. Jā, tieši tā. Sev arī, protams, jā, bet arī, protams, cilvēkiem. Tas bija, kāpēc mēs vispār sākām. Palīdzēt cilvēkiem atrast atbildes uz jautājumiem dažādos veidos, gan caur šīm sarunām, gan mums ir padomā ļoti interesanta programma priekš jums, ko mēs pamazām sāksim gatavot. Tā kā, jā, ļoti interesanti. Paldies, Karīna, par tavu laiku. Paldies, tev, Zanī. Paldies par ideju šo te taisīt. Tu esi super. Ar prieku, jo tiešām šis, man liekas, būs kaut kas ļoti interesants. Un lūdzu, parakstieties uz mūsu kanālu, ja jums patika tas, ko mēs te runājām. Jā, šito parasti vienmēr saka. Parakstieties. Sākumā pateikt. Jā, laikus spiediet, un kas tur vēl bija zvaniņš arī jāspiež. Vai kas tur bija? Var sakot, parakstieties uz mūsu kanālu. Jā, foršām beibēm. Super, viss paldies visiem. Paldies, jūs, kas skatījāties līdz nākamajai reizei. Pagaidām tā. Tā.